Cernikavā sagaidot lielo talku gar ietvi, kas ved uz gājēju tiltu pār Gauju, tika iestādītas 50 dekoratīvās ābelītes. Ābeļu stādīšanā piedalījās arī izglītības iestāžu Cernikavas pamatskolas, Piejūras internāta pamatskolas un bērnudārza Riekstiņš audzēkņi un pedagogi. Kociņi tika stādīti ar lielu rūpību, lai labāk augtu, bērni veltīja ābelītēm dziesmas un vēlējumus. Jaunāko klašu skolēni bija sagatavojuši piederības zīmes, lai garajā rindā katra klase varētu atpazīt savu kociņu. Kas ir svarīgākais šajā visā procesā? Man liekas, prieks stādīt, iestādītos koks. Ar kādām domām tu stādīji ābelīti? Ar sirsnīgām, ka viņi izaugs kārtīgi un dos arī kādu gardumu. Lai nākotnē izaugtu ābele un varētu parādīt saviem bērniem, mazbērniem, lai paliktu tā kā pa piemiņu. Lai krāšņotu mūsu Cernikavu, lai mēs varētu nākotnē skatīties savu labo darbu un atstātu tādu kādu vērtīgu lietu pēc sevis, ka mēs varam arī labu darbu izdarīt. Un ar visu mīlestību un katru savu rociņu vēlas pielikt, un lai pēc tam nāktu un abrīnotu. Ābeli iestādīja arī pašvaldības iestāžu struktūra vienību darbinieku un domes vadības pārstāvji. Gaidot valsts simtgadi, dažādās Latvijas vietās tiek stādīti koki. Arī šīs ābeles ir kā veltījums Latvijas simtgadei. 3 gadu laikā mums šādu darbus būs vēl daudz un dažādi. Kā izvēlējāmies ābelītes? Tas nebija tā konkrēti, bet doma bija tāda, ka lai šeit vairāk ābelītes stādīja tieši izglītības iestādes. Tātad šeit piedalījās visas izglītības iestādes, kas ir Cernikavas novadā, lai bērni atstāja kaut ko Latvijai vēl uz 100 gadus uz priekšu, un tomēr man kā talkas koordinātoram un arī organizatoram tad gribās teikt, tad Latvijai būtu zaļai. Un ne visās nozīmēs, ne tikai iestādot ābeli, zaļi domājot, un tā. Jūs esat daži tik maziņi kā šie ābeles stādiņi. Un pēc kādiem gadiem, kad ābeles izaugs, tad jūs būsiet arī izauguši un varēsiet stāstīt jau citiem, kad šajā vēsturiskajā dienā esat piedalījušies ābeļu stādīšanā. Kāpēc mēs stādam šodien ābelītes? Tāpēc, ka ābeles ir auglības simbols, ābeles ir pārpilnības simbols, ābols ir tas, kas dod mums dzīvību, spēku. Kā viena no pirmajām ābelīšu rindu aizsāka Ādažu garnizona karavīri. Viņi jau iepriekš bija veikuši sagatavošanas darbus, izrokot kociņu stādāmās bedres. Tas ļoti apsveicama un laba ideja, kad novads aiz sevis varēs atstāt kaut ko arī nākošajām paaudzēm, ne tikai sapušķot šo novadu vēl vairāk, bet arī kaut kāds pienesums iespējams arī bērniem savās atmiņās būs, kad viņi izaugs lieli un redzēs, ko tad viņi ir izdarījuši, ko viņi ir atstājuši šim novadam. Tās ir lietas, kuras viņām nāks līdzi. Tā vērtība, tāpat kā fotogrāfijai, vērtība ir tad, kad tai bildē paliek dzeltena mala, šis koks, ka izaugs. Varbūt šobrīd viņi stāda savādāki motivēti, bet pēc 20 gadiem viņi mēģinās šo koku atrast un pēc tam paskatīties. Tas ir viņu izdarīts reāls darbs. Lielās talkas ietveros Cernikavā tika labiekārtots bērnu laukumiņš, kurā aktīvi darbojās aptuveni 40 tautsnieku. Savukārt Zušu ielas galā pie Gaujas tautsnieki uzlika pakāpienus, lai labāk varētu uziet uz Dambja. Cernikavas novadā daudzās vietās tika kopta apkārtne, kā rezultātā savākt aptuveni 2000 atkritumu maisu. Zana Zemniece, Didis Pučs, TV Spektrs.